Aicināšu uz skatuves mūsu diskusijas dalībniekus. Sāksim mēs ar uzņēmēju un sociālā uzņēmuma Zvaigznāja komanda dibinātāja Agnese Rakovska. Laba vieta aplausiem. Diana Lapkis, sociālās uzņēmējdarbības akcelerātora New Door līdzdibinātāja un vadītāja. Un Inga Muižniece, sociālā uzņēmuma Sonido dibinātāja, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomes priekšsēdētāja. Es jau arī Labklājības ministrijas konferencē teicu, labdien, cienījamā ģimene, jo mēs visi, kas darbojas aprites un sociālās ekonomikas jomā, tomēr esam pazīstami, veidojam šo kopienu, tāpēc arī savā vārdā vēlos pateikties par to, ka jūs esat ieradušies. Paldies arī organizatoriem par to, ka šīs divas svarīgās tēmas ir apkopotas vienā. Tas ir tas, ko mēs kā augstskola arī vairākus gadus popularizējam, ka aprits ekonomika ir daļa no sociālās uzņēmējdarbības, un sociālā uzņēmējdarbība kā koncepts var palīdzēt attīstīt aprites ekonomiku. Tāpēc arī pirmais jautājums pilnīgi visām mūsu dalībniecēm ir sekojošais. Kā tad jūs redzat savā darbā, gan teorētiski, gan praktiski šo sociālās uzņēmējdarbības aspekta apvienošanu tieši ar apretīgumu un zaļo domāšanu? Industrijā. Es laikam komentēšu varbūt no savas perspektīvas, no izglītības puses, un jāsaka, ka jebkādām pārmaiņām stūrakmens ir izglītība. Iepriekšējie kolēģi arī runāja par dažādām vadlīnijām un metodiskiem materiāliem un saucamajiem toolkitiem, un tas viss laikam ir skaisti un jauki, bet ir ļoti būtiski pēc savas prakses, ieviešot digitālās tehnoloģijas skolās. Es redzu to, ka šīs vadlīnijas ir viena monētas puse un otrā ir tās praktiskās lietas. Tev ir jāsatiek cilvēks, tev ir jāieskatās viņam acīs un ar viņiem ir jāstrādā, un lai tās pārmaiņas iedzīvinātu, laikam tā praktiskā workshopu puse ir atslēga, vismaz manā perspektīvā. Jā, es paturpināšu. Ieslēgts, var mani dzirdēt? Var. Jā, labdien vēlreiz visiem. No savas puses gribu komentēt, ka apretīgums sociālajā uzņēmējdarbībā ir arī cilvēku resursu apretīgums, proti sociālā uzņēmējdarbība galvenokārt ir par cilvēku un par cilvēku dzīves uzlabošanu, par produktu veidošanu vai pakalpojumu šiem cilvēkiem. Bet nav jāaizmirst, ka arī kad arī cilvēku kapacitāte un resursi, viņi ir atjaunojami un par tiem ir jārūpējās par to, lai cilvēku kapacitāte tiktu izmantota, viņus ir jāapmāca, jādomā tieši par to. Tas ir, manuprāt, tas galvenais tieši. Mūža izglītības jautājumi. Iespējams, jā. Paldies, Inga. Dāmas ņēma un visu pašu labāko jau pateica, tāpēc man ir jādomā kaut kas kreatīvāks. Un, tā kā Sonido ir darba integrācijas uzņēmums, un mēs gan no vienas puses nodarbinam cilvēkus ar invaliditāti, iekļaujot viņus darba tirgu, bet uz darba tirgu tieši caur aprits ekonomiku varētu paskatīties plašāk. Un visi jau zina, ka šobrīd notiek diskusijas par izdienas pensijām. Ja? Ir kāds dzirdējis? Diskusijas ir, un tad ir jautājums, tā kā baletdejotāji beidz savu darbu 35, 40 gadu vecumā, ko tad viņi varētu darīt tālāk? Un te ir stāsts par šo mūža izglītību, ka mēs varētu skatīties ne tikai uz lietu apretīgumu, bet arī tieši uz cilvēku, kā viņiem dot 2., 3., 4. profesiju un kā viņus iekļaut, jo šobrīd es domāju, ka arī aprits ekonomikā ir mazliet jāstrādā ar stereotipiem, kuri ļoti lielu daļu no tā, ka, piemēram,
man taču jābrauc ar smuku mašīnu, jo savādāk es nebūšu kruts uzņēmējs. Vai mēs gribam pie pārdošanā, pie letes redzēt skaistu cilvēku. Mēs gribam dzirdēt skaistu balsi, mēs gribam, lai klientu apkalpošanas servis runā 3, 4, 5 valodās. Jā, mēs gribam, bet šajā gadījumā jāskatās arī uz mūsu iespējām un toleranci to pieņemt. Tā kā es teiktu, aprits ekonomika zināmā mērā ir par stereotipu maiņu. Jā, un turpinot šo stereotipu maiņu, jūs arī savās atbildēs minējāt cilvēku. Mēs diezgan daudz runājam, bet bieži vien aizmirstam, ka tomēr cilvēks ir centrā. Nākošais jautājums sekojušais. Kā jūs redzat mūsu sabiedrība, Latvijas sabiedrība pēdējos gados ir mainījusi savu domāšanu attiecībā gan par sociālo uzņēmējdarbību, gan par aprits ekonomiku? Kā jūs to novērot? Sāksim šoreiz ar Ingu. Jā, es laikam atrodos zināmā mērā savā burbulī, tāpēc, ka es redzu pēdējo 5 gadu laikā šīs pārmaiņas, gan attiecībā uz cilvēku resursu, gan arī man ir 16-gadīga meita, kura man māca otrais izmantot visas lietas. Un, piemēram, kaut vai praktisku lietu ikdienas dzīvē, kāpēc tev vajag vēl vienu šampūnu nopirkt, ja iepriekšējā pudelē ir šitika? Kad tu viņu izlietos, ja? Un tās ir tādas mazas lietas, kuras varbūt ikdienā te vienas apkārtējie cilvēki, kas par to domā, bet par ko tu ikdienā neaizdomājies. Es nezinu, vai te mums ir dāma no Iebera LV, jā, reku ir Agnese, jā. Un tieši atkal caur viņus sociālo tīklu sekošanu, es mācos to, ka varbūt, piemēram, tējas varētu pirkt bez iepakojuma. Viņa man no cēsīm viņu atsūtīs. Tā kā tie ir tādi mazi soļi, kuri varbūt, ja tu skaties uz to, ko tu esi padarījis ikdienā, nekas nemainās, bet ja tu atskaties, kā tu dzīvoji pirms 5 gadiem, tad mainās. Un es domāju, ka tieši tas nogrieznis ir tas, ko ir visgrūtāk atspoguļot un varbūt pašam sajust. Tāpat līdzīgi, kā mēs novecojam katru gadu. Bet pašiem liekas, ka jauni paliekam. Paldies, Agnese, kā ar jūsu pieredzi? Jā, es arī noteikti redzu, un es strādāju ļoti daudz ar Gen Z un ar alfām arī, un tā ir paudze, kas to tiešām iedzīvina. Un viņiem, piemēram, nav stilīgi lapoties ar Gucci vai Dolce Gabbanu, viņiem ir stilīgi, ka viņi humpalās ir atraduši kaut ko ļoti interesantu, un tas ir tāds trends, un tas ir ļoti saistoši. Bet īstenībā runājot arī par to karjeras šīm te aprits veidošanām, manuprāt, šobrīd mēs arī dzīvojam tādā meaning economy sistēmā, kurā šī jaunā paudze vēlas redzēt jēgu no uzņēmuma, kurā viņi strādā. Viņi vēlas redzēt jēgu no savu pievienotā darba, ko viņi dara ikdienā. Un naudas pelnīšana īstenībā ļoti reti, kam ir pati primārā. Cilvēki tiešām vēlas radīt būtiskas kaut kādas izmaiņas jau agrīnā vecumā, kas ir īstenībā ļoti skaisti. Un runājot arī vēl par mūsu tādu kontekstu, es tikko biju Azerbaidžānā, un man liekas, ka ir veselīgi ceļot un paskatīties, ka mēs dzīvojam ārkārtīgi labā īstenībā izglītības sistēmā. Mums ir tiešām ļoti moderna sabiedrība, jo Azerbaidžānā fórumā līdzīgā mēs diskutējām par sieviešu emancipāciju un to, ka sievietēm varētu būt arī uzņēmums un kāda uzņēmējdarbības forma. Es domāju, ka šis panels reprezentē, ka mums tā kā ar to viss ir skaidrs un tā ir tāda veca tēma. Tā kā mēs esam ļoti futuristiski domājoši sabiedrība un mēs ļoti ātri mazā valstī spējam pieņemt labus lēmumus un viņus arī iedzīvināt. Nevis tā kā, piemēram, Vācijā, kur vēl digitālais paraksts ir tāda, dažās vietās tālu nākotne. Jā, tā kā mums to vajadzētu izmantot savā labā. Mēs esam mobīli. Agnes pieminēja, ka bija Azerbaidžānā, es biju Kolumbijā, Ganā un Kongo. Mēs tiešām dzīvojam labi. Tas ir galvenais, kas mums ir jānovērtē šajos attiecīgajos kontekstos. Diāna, piedod par tādu precizējumu, bet es zinu, ka tu biji viena no dibinātājām Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijai 10 gadus atpakaļ. Kā šajā procesā tu esi novērojusi, kā ir mainījusies cilvēku attieksme pret sociālo uzņēmējdarbību? Es teikšu, kad mēs sākām runāt par šo domu kopā ar domu biedriem, cilvēki nezināja, kas ir vispār sociālā uzņēmējdarbība, un mēs taisījām tādu eksperimentu, mēs jautājām cilvēkiem uz ielām, kas tad ir sociālā uzņēmējdarbība? Varbūt Inga atcerās, bija tādi video kādus 8-10 gadus atpakaļ,
un cilvēki nemācēja atbildēt. Bija ļoti dažādas atbildes, sociālie tīkli, sociālā palīdzība, un tad šis eksperiments tika veikts pēc 5 un 6 gadiem. Un cilvēki jau saprot, ka sociālā uzņēmējdarbība ar sirdi, un ka tas ir normāli veidot biznesu, pelnīt naudu un darīt arī kaut ko labu. Un runājot par tieši saistībā ar aprites ekonomiku, parādījās arī ļoti daudzi sociālie uzņēmumi, kuri par šo runā, kā jau tikko minēja Ingu, par IBRLV, par burku, par pārtapis, kuri pārveido drēbes jaunos, skaistos uzvalkos. Un es domāju, ka šī joma tikai aug. Dāmas minēja jauno paudzi, bet es gribu arī neaizmirst vecā gadagājuma cilvēkus, kuri mācās ļoti daudz no šiem jauniešiem. Un tieši šī saskarsme starp dažādu vecuma cilvēku domāšanu un saprašanu, viņi arī veido kaut ko tādu jaunu šajā jomā. Paldies! Jūs pieminējāt arī Agnesi Gaideloni no ieber.lv, kas arī nepārtraukti arī sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pasākumos visu laiku ir uzsvērus, ka viss sākas no mums. Un man ir patiesi prieks, ka Agnese viesojusies arī pie mums augstskolā, un ārkārtīgi daudz arī mūsu studenti arī to ir paņemus kā saukli, jo īstenībā, ja mēs no rītdienas sāktu dzīvot kaut vai jebkurš no mums zaļāk, mēs redzētu, kā ārkārtīgi daudz izmainītos mūsu pasaulē. Un kaut vai, piemēram, nāk Ziemassvētki. Elementārs piemērs. Padomājam par to, ko mēs dāvināsim. Ko mēs dāvināsim saviem sādarbības partneriem, ko mēs dāvināsim darbiniekiem. Kas tā būs par produkciju? Vai tā būs produkcija ar pievienoto vērtību, ko ir saražojuši Latvijas sociālajie uzņēmumi? Vai tas būs kādas korporācijas ražojums? Tas arī ir ārkārtīgi svarīgi. Nākošā tēma ir atbalsts. Agnese, tu kā uzņēmēja bieži vien dzirdi noteikti gan radio, gan televīzijā valsts vīri runā par to, ka mums ir jāiet uz aprits ekonomiku, mums ir vajadzīga ilgspējīga attīstība. Kā tu kā uzņēmēja saredzi, kāds uz doto mirkli tev ir atbalsts un kādu atbalstu tu vēl vēlētos saņemt, lai tu vēl vairāk varētu darboties? Es noteikti vēlētos, lai šis atbalsts būtu vienkāršāks, lai viņš būtu ar tādu lielāku uzticības devu, jo tās ir tādas sovietiskās tādas procedūras, kuras joprojām valkas mums līdzi, un es domāju, ka valdībai un šiem fondiem un dažādiem palīdzības instrumentiem, viņiem vienkārši jābūt vienkāršotākiem risinājumiem, ka to ar vienas pogas klikšķi spēj tik galā ar dokumentiem, jo sociālā uzņēmējdarbība paģēra šo te risinājumu veidošanu, nevis projektu vadību, lai sakārtot attiecības ar dažādiem grantu fondiem vai dažādiem citiem rīkiem. Altums realizē brīnišķīgas programmas jau kuro gadu, un īstenībā Altuma programma bija zvaigznāja sākums, kad mēs varējām tiešām sakārtot materiālu tehnisko bāzi, lai tiešām uzsāktu darbību. Bet veicot savu pētījumu maģistrantūrā tieši par sociālajiem uzņēmējiem, man nācās secināt, ka mūsu iekšējā burbulī ir arī izglītības jautājumi, kas nav atrisināti. Un ja ir risinājums un veids, ko tu vari izmantot, bet tevī nav uzņēmējdarbības kapacitātes, bet tev ir liela ambīcija un sapnis par to, ka tu glābs pasauli, vajag mazliet sakārtot bilanci, saprast, kas ir biznesa plāns, kāda ir naudas plūsmas plānošana, jo viņi attiecās uz sociālajiem tāpat kā uz parastajiem. Un maģistra darba laikā es aptaujāju šos uzņēmējus, lai saprastu, vai viņi saprot, kas ir iesaistīto pušu stakeholder matrica un vienkārši orientējās šajos iedzienos, lai vadītu šo te saimniecisko darbību kā tādu. Un tur ir tādi pāris puzles gabaliņi, kas trūkst. Tā kā mums ir jāpiestrādā iekšējā pusē ar sevi, jo man liekas, ka resursi ir pietiekami daudz un no valsts puses varbūt vairāk tāda uzticība un tāda vienkāršotāka spēja sastrādāties. Inga, tava pieredze, kā ir? Mēs arī esam dzirdējuši, naudas ir vairāk nekā vajag. Kā tad ir īsti? Jā, bet droši vien es atvainojos sociālajiem uzņēmumiem, kur ņem grantus, arī savā vārdā tavā, bet tas, ko es gribētu teikt, ka patiesībā Eiropas Savienības nauda nav mūsu panacēja, uz kā mēs varētu iztikt. Un, manuprāt, daudz lielāka ietekme aprits ekonomikā būtu, ja pirmkārt valsts, pašvaldību, likumdevēja vara
vairāk ieklausītos tajos no apakšas eskalētajos risinājumos, kuri patiesībā nozīmē likuma izmaiņas, nevis naudu. Un bieži vien mums tas viss tā kā problēmas situācijas rodas no tā, ka mēs nevaram izmainīt kaut kādas normas, lai cilvēkam būtu ērtāk dzīvot. Piemēram, ārzemēs runājot par sociālo uzņēmēju darbību, tur jau preventīvi visi uzskata, ka, piemēram, iepirkt pakalpojumu vai preci no uzņēmuma, kas sniedz labdarību vai kurš nodarbina cilvēks ar invaliditāti vai ražo otrreizējās pārstrādes materiālu, kaut kādas jaunas lietas, viņiem tas jau ir ierakstīts kodeksā. Mums šobrīd jau, es atvainojos jau ministrijai saulaicīgi, 5 gadus mēs runājam par sociāli atbildīgiem iepirkumiem. Un ja situācijā, kad mums ir mērķis nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti vai realizēt kādu citu lietu, tā pati iestāde var pateikt, nē, tas ir cilvēktiesību pārkāpums, tad tas sanāk tā, ka mēs sēžam un kreisā roka sit labo, labā sit kreiso. Un es domāju, ka un šis nav naudas jautājums, tas ir attieksmes un iesaistes jautājums no visām pusēm. Gan no mums kā uzņēmējiem, ka mēs preventīvi sniedzam idejas, kuras vajag uzlabot, gan no tām grupām, kurām vajag uzlabot dzīvi. Un šajā gadījumā valstī uzlikt kā prioritāti nevis mēs sekojam procesiem un uzraugam, lai ar procesiem viss labi notiek, bet mēs tomēr ejam uz to, lai cilvēkam ir labi, ērti un patīkam, lai risinājumi ir vērsti uz cilvēku, nevis uz procesu. Jo es pieņemu, ka noteikti telpā ir arī vairāki cilvēki, kas strādā valsts pārvaldē, un manuprāt, nav nekā sliktāka šobrīd par to, ka tu redzi, ka tu vari izdarīt kaut ko labu, bet apzinies, ka tava darbība var izraisīt to, ka tevi sodīs par likuma pārkāpumu. Un tas ir tas, kas bremzē, un es domāju, tas ir tas, kas konceptuāli jāmaina, un tikai tad mēs varam domāt par naudas piesaisti. Bet, paturpinot, tie likumi, viņi jau ir domāti, lai kontrolētu, lai ierobežotu, lai kaut ko nenozog, pasarga Dievs. Un īstenībā tas viss vienā brīdī ir tas neusticības avots un tādā savstarpējā kultūra, kurā mēs joprojām tā kā dzīvojam. Tā ir domāšanas maiņa, jā. Jā, varbūt tie likumi arī ierobežo, jo pagaidām varbūt vēl sabiedrība un attiecīgi sociālajie partneri varbūt vēl tam nav gatavi. Tas arī ir interesants diskusijas jautājums. Man ir jautājums Diānai. Tātad tu darbojies akceleratorā. Ieskicē lūdzu, kāda ir akceleratoru loma un kā jūs redzat šo infrastruktūru valstī, kas var palīdzēt uzņēmējiem, kas domā attīstīt aprits ekonomiku. Jā, paldies, Edgar. Es domāju, ja mazliet pievilkt klāt arī, ko dāmas teica, un akceleratoru, mums ļoti svarīgi iepazīstināt cilvēkus un dažādu ekosistēmu spēlētājus, lai uzņēmēji saprot, ka valsts sektorā arī ir cilvēki, ka tas nav dators, kas sēž pretīm, un ka šie cilvēki var arī kaut ko mainīt. Un es tagad vēršos pie gan NVO sektora, pie uzņēmējiem, pie valsts sektora. Mēs tiešām paši varam mainīt. Un, ja runājot par akceleratoru, jā, mēs sniedzam biznesa rīkus, mēs iepazīstinam ar praktiskiem mentoriem, kā piemēram Inga, mūsu iegadējā mentora, un vēl daudzi desmiti. Un mēs veicinam to, lai notiek šī starpnozaru sadarbība un sadarbība starp uzņēmējiem, lai mācās viens no otra un lai nekrīt panikā, ja kaut kas neizdodas, jebkurā jomā, jo jebkurš solis, ja pat viņš ir nepareizs, viņš kaut ko māca jūs. Un ir uzņēmēji, kuri ir nostrādājuši 1, 2 vai 3 gadus, un tad viņi aizgājuši citu ceļu, bet tā ietekme viņa paliek. Un šeit ir tā aprite, kur viņš ir nostrādājis dažus gadus šajā jomā, kaut ko izdarījis, un viņš ar tām savām zināšanām iet un dara un attīsta jau kaut ko citu. Es domāju, ka šeit ir tas starp cilvēku tam atbalstam jābūt un saprašanai. Liekas, tie atslēgas vārdi bija, man ļoti patika. Valsts pārvaldē arī ir cilvēki. Uz to vajadzētu, man liekas, jūs ļoti precīzi pateicāt, ja, tas ir, uz to ir jāorientējas. Jautājums visām paneļu dalībniecēm. Agnese, personīgais stāsts. Kas tevi iedvesmo dienu dienā darboties sociālajā uzņēmējdarbībā
un kas tevi iedvesmo domāt par aprits ekonomiku? Jo būsim godīgi, sociālā uzņēmējdarbības joma ir izaicinoša. Te ir ārkārtīgi daudz personiskie stāsti. Ja? Agnes? Man iedvesmo uzņēmumi, kas ir veiksmīgi sociālajie uzņēmēji, tie ir tie, kas spēj realizēt šos te biznesa nosacījumus un arī izpildīt šo te sociālo mērķi. Man ļoti patīk, kā saka, tautā čupoties un iedvesmoties un būt šajā burbulī. Otrakārt, man iedvesmo arī projekta, tādi mazie, angliski sauc to milestone, ja, jeb mazie sasniegumi. Pusotru gadu atpakaļ mēs pirmajā skolā Siguldā ielikām šo digitālo staciju mūzikas kabinetā, un pirms 2 mēnešiem pie manis ieradās 16-gadīgs puisis. Viņš teica, ka viņš vēlas piedalīties dziesmu nometnē, un viņš grib būt producents. Un es teicu, ok, tu māki producēt? Un viņš teica, jā, protams. Es saku, labi, kur tu iemācījies to darīt? Viņš teica, kā? Man skolā ir zvaigznāja klase. Un es nezinu, tas ir tāds pacients, 0. pacients, ja, kas ir ieradies, un tas ir tas, tā statistika, ja? Un tas ir tas viens cilvēks, ko es redzu, un es gribu, lai šī sistēma ražo vēl šos cilvēkus, kas piedalīsies manā industrijā un nākotnē radīs produktus ar augstu pievienoto vērtību, jo mans lielākais mērķis ir parādīt, ka mūzikas kabinets nav dziedāšana vai mūzikas vēsture. Tas ir lielas industrijas stūrakmens. Un tie puiši, viņi ir tie nākotnes inženieri, un tad, kad tu satiec 16-gadīgu čali, kas saka, es gribu šeit darīt lietas un piedalīties, tad iedomājieties, ja no katras skolas būs vismaz viens tāds puisis, kas nāks ārā un būs nākamais Ģirds Ozoliņš. Ģirds Ozoliņš no Ērika Sinta un citām jaudīgām kompānijām Latvijā. Tā kā tie ir tādi mazie momenti, kurus es ļoti gaidu vēl. Paldies, Inga. Jā, es ceru, ka stāstot stāstu es neapraudāšos, bet pēdējā laika iedvesma, tā kā man ir interese par darba integrāciju, mums ar kolēģi ir kopīgs uzņēmums Ligero, kur mēs izveidojam to, ka Rimī veikalos dodas strādāt cilvēka garīgi rakstura traucējumiem, bet viņiem līdzi nāk mentors, kas viņus pieskata, atbalsta, uzrauga, un tā mentora darbs ir vienīgais darbs tajā dienā to darīt un savukārt arī komunicēt ar klientu. Un tajā brīdī, kad tev atnāk sieviete pāri 30 un saka, man pirmo reizi mūžā iedeva darbu. Es esmu lepna, ka es varu strādāt un būt noderīga. Un tad tu sēdi un domā, kādā pasaulē mēs dzīvojam, kad cilvēks, kurš grib strādāt, līdz tam darbam netiek. Un tagad es izmantošu tomēr publicitāti un spēku. Mums rindā stāv ārkārtīgi daudz cilvēka garīga rakstura traucējumiem, kuri vēlas nākt strādāt. Mums pietrūks darba mentoru, kuru mēs varētu apmācīt. Tā kā, ja jūs zinat kādu, kurš gribētu to darīt, lūdzu sūtiet viņu uz Ligero, jo mums ir gribētāji, mums šobrīd ir nodarbināti jau vairāk par 20 cilvēkiem un rindā ir 45, kuriem mēs nevaram iedot darbu. Rīmī grib ņemt pretī, bet mums ir viens vājais posms, kuru mēs nevaram šobrīd atrisināt. Un šie stāsti ir tie, kas iedvesmo, ka tu viņam iedod darbu, ka tu redzi, kā viņš iekļaujas sabiedrībā, un viņš pilnīgi uzplaukst. Man ir ideja, man ir risinājums. Varbūt tavi studenti vēlētos būt mentori un iziet praksi šajās iestādēs, vismaz periodiski? Es domāju, ka noteikti, jo es jau uz saviem studentiem jau pirmā kursa pirmajā semestrī skatījos kā uz nākošiem šīs programmas vadītājiem, kur es tagad vadu. Ja? Jo īstenībā tā attīstība, ko es redzu, ir ārkārtīgi liela, un mēs tiešām dodamies ekskursijās, un tas, ko mūsu studenti dara, ir nenovērtējami. Mēs cenšamies to popularizēt, bet arī mūsu iespējas ir diezgan ierobežotas. Ja? Diāna. Es tikai varu piebilst, ka iespējams, ka mūsu akceleratora absolventi, kuri darbojās šajā jomā, varētu arī būt mentori. Mums ir brīnišķīgs piemērs cilvēkam ar garīgiem traucējumiem, kurš izveidoja sociālo uzņēmumu un veido mājaslapas. Neskatoties uz to, ka mums ir AI šobrīd, viņam vienalga ir darbs, un ja kādam vajag jaunu mājaslapu, lūdzu vērsties pie šī sociālā uzņēmuma. Kurā gadījumā tas, ko es arī sadzirdēju, ko meitenes teica, ka ja jums ir kādreiz iespēja izvēlēties starp pakalpojumiem, paskatieties, varbūt kāds sociālais uzņēmums,
NVO vai kāds cilvēks ar invaliditāti šādu pakalpojumu sniedz vai no citas riska grupas, jo tas viņam dod iedvesmu turpināt un viņš sajutīsies, ka viņš ir daļa no sabiedrības. Un patiesībā tieši būt pieņemtiem tādiem, kādi mēs esam, ir viena no lielākajām vērtībām vispār, kas mazina vientulību un palīdz arī mums kopā, tā kā sabiedrībai būt saliedētākai. Bet vēl arī paturpinot, ko Inga saka, man liekas, ka ir tāda pozitīva tendence no lielajiem šiem te uzņēmumiem, kuri īstenībā tā kā PR-ā sāk demonstrēt savu šo te aktivitāti, un es ceru, ka būs vairāk uzņēmumu, kas gribēs rādīt un lepoties ar to, ka viņi dara šīs labās lietas, un arī dibina īstenībā meitas uzņēmumus, kas tieši strādā ar kaut kādiem varbūt sociālajiem mērķiem. Tā kā tās ir patīkams tendences. Paldies liels, mūsu 30 minūtes ir paskrējušas nemanāmi, jā, un to es, protams, milzuma liela pateicība meitenēm, dāmām, bez jums tas netiktu izdarīts. Savelkot kopā, paturiet prātā, ka sociālā uzņēmējdarbība un aprits ekonomika ir mūsdienīgs koncepts, kas var dzīvot, un paturiet prātā, ka šādas diskusijas, kurās mēs paceļam šāda tipa jautājums, ir ārkārtīgi svarīgs, jo mēs nekad nezinām, kur tas nogulsnēsies mūsu prātos un kurā brīdī tas nāks ārā un kad tas tiks izmantots. Paldies liels, skatoties jūsu sejām, man bija redzams, ka jums ir interese, emocijas bija sejās, par to milzumu liels paldies mūsu runātājiem. Un vēlreiz aplaus Diānai Lapkis, sociālās uzņēmējdarbības akcelerators Ņūdor. Ja būs jautājumi tieši par atbalstu, droši kafijas pauzē dodieties pie Diānas. Inga Muižniece. Sociālais uzņēmums Sonido un arī Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomes priekšsēdētāji. Un Agnese Rakovska. Paldies visiem! Sociālā uzņēmuma zvaigznāja komanda, dibinātāji un uzņēmēji. Paldies jums liels, lai jauks fórums!